Hei, draugi mīļie! Nu ko, es atkal esmu Portugālē. Gribēju šodien uztaisīt īsu video. Ārā smukā pavasarī, viss plaukst, viss zied, viss skaisti, bet ir nenormāls vējš. Nu tāds, kā es parasti saku, dvēseli rauj laukā un smadzenes izpūš. Lūk, bet jā, nu, es šovasar atkal būšu Portugāles dienvidos un iespēja robežās turpināšu raidīt no šejienes. Lai cik dīvaini nebūtu, pārklājums šeit ir ļoti slikts internetam. Es jau to pamanīju pagājušajā gadā. Un, jā, jau pagājušā gadā interneta savienojums varēja būt labāks. Un tāds viņš ir arī šogad. Tā kā, ja pēkšņi šis te video pārtrūks, tad ziniet, iemesls nav tas, ka es pēkšņi sakautrējos, bet tas, ka ir slikti sakari. Jā, nu, es joprojām fanoju par saviem gaismas plāksterīšiem. Es joprojām viņus lietoju, joprojām pasūtu. Un, protams, ka lielā mērā es arī par viņiem daudz jums stāstīšu un dalīšos savā pieredzē. Un šodien es varu padalīties ar vienu priecīgu ziņu. Pāris dienas atpakaļ piezvanīja mana mīļā krustmāmiņa no Latvijas un teica, ka viņa ir pabijusi pie sava acu ārsta, atrādījusi savu actiņu. Tie, kas atcerās, es jau pagājušā gadā stāstīju par to, ka viņai tika atlikta kataraktas operācija vienai actiņai. Viena actiņa jau ir izoperēta, bet tagad otru actiņu gatavoja operācijai. Un ir pagājis gads, kopš es viņai liku līmēt visu laiku pie tās slimās actiņas bioelektrodus ar gaismas fotoniem. Lūk, un es, protams, tad, kad esmu šeit, es nevaru izkontrolēt, cik viņi godprātīgi to dara, bet viņi man apsolīja, ka viņi turpinās viņus līmēt. Un labā ziņa ir tā, ka operācija ir atlikta jau, ja es nekļūdos, 3. vai 4. reizi. Lūk, un tā ir labā ziņa. Protams, ka krustmāte saka, jā, bet viņa jau tāpēc neredz labāk ar to actiņu, nekādas izmaiņas nav, bet es saku, kā nav izmaiņas? Nu, kā nav izmaiņas, ja tev operācija nav jātaisa? Ja nav tur jāveic tās drausmīgās procedūras ar kaut kādiem dūrieniem acī, lai apturētu to kataraktu. To visu šobrīd izdara šīs te mazais sniega plāksterītes. Un tad, kad man cilvēki saka, nu kas tur, kāds plāksters paliek plāksters, nu mīļie. Nu, paviera vašai. Pēc jūsu ticības jums tik dots. Un atkal mēs, protams, varam atgriezties pie placebo, bet jā. Nu, es nevienu negrašos pārliecināt. Es vienkārši stāstu par to pieredzi, ko es saņemu no daudziem cilvēkiem, kas jau ilgāku laiku lieto šos te plāksterus. Ir neskaitāms atsauksmes par enerģijas pieplūdumu, par to, ka cilvēkos ir atgriezies dzīves prieks un darba spars, un arī tas nav maz. Jā. Nākamreiz pastāstīšu vēl vienu gadījumu, kas ir mazliet ar mīnuszīmi manā skatījumā, bet tur es neko, diemžēl, nevaru izmainīt. Pagaidām, čau! Un tiekamies nākamajos video no Portugāles dienvidiem.